Tātad, kur mēs dabūjām, smags, kur mēs dabūjām šito radiatoru? Tātad stāsts tāds, atbrauc pie mums džeki pakaļ radiatoriem, krāmējam iekšā radiators, tur vesela kaudze ar čugunniekiem. Prasām, kas un kā, bet uz metālūžņiem atjaunots radiators. Kāpēc? To mēs redzēsim. Džeki bija nolēmuši atjaunot vecos radiators, tas ir varbūt salīdzinoši loģiski, daudziem, kas to pirms nav veikuši un aizveduši pie meistara, kas ir noņēmis krāsu ar smilšu trūku nost, un pēc tam viss šis pasākums uz pulverkrāsu. Viss bija smuki skaisti, līdz pieliekam klāt, un visas vietas, savienojuma vietas ir tek mums. Vēl plus tek sekcijā ir mazas mikroporas, kas ar smilšu trūku, kas tika noņemts nost, ir atklājušās kaut kāds, arī pašas sekcijas tek. Un līdz ar to ir diezgan daudz naudas ir izmests vējā. Principā džeki smējās, kad ir izdevuši tikpat naudas, cik no mums iegādājās jaunot radiators. Tikai daudz vairāk sāpju. Pieredze prasa upurs. Tā jau, kad nomazgā, tad ir tīrs muks, bet vienīgais, kas ir PSRS laika radiatoriem, ir Umaņa laika un mūsdienu radiatoriem, čugunniekiem, viņi ir gluclējums. Tad PSRS laikam vienmēr ir šitās te atlējuma, tās čagas poras, vai kā viņi sauc, un tas bišķiņ izskatās tā nevisai, ir tīpaši ieguldot lielu summu atjaunošanā, nezinu, vai baigi krāsas kārtas jāklāj virsū. Un šie radiatori tika izskaloti pirms tam. Un slēdzot klāt, teica, ka vienalga gāžoties ārā dažādi kunkuļi, kas tur iekšā ir samazgas. Jo problēma ir tā, ka arī no tikpat, cik no ārpus viņš ir ar tām čagām, tikpat tam lējumam no iekšpuses ir mazām poriņām ir, un tad līdz ar to visas ūdens plūstot cauri, visas netīruma bāze nosēžās radiatorā, un ir ļoti grūti dabūt ārā. Mūsdienu radiatoram visa iekši ir glūdēti, īpaši tēraudiem, bet, čugunniekiem acīm viņi tikai sūkļi uzsūc visus netīrums no sistēmas. Šīs labās nots paņemsim, viņu atgriezīsim vaļā, paskatīsimies, kas lācītīm vēderā. Tā, esam atgriezuši vaļā. Mēs varam redzēt, šitā izskatās skalots radiators. Reka. Šitāds te pasākums ir skalots radiators. Iedomājieties, kāds ir neskalots radiators. Viņš savāds pilnīgi, šito nemaz īsti nevar izskalot, jo viņš ir baigi cietais. Tādu samazgu duļķi varbūt tās var dabūt ārā, bet šitos te nevar, un līdz ar to nākošā reizē, kad kaut kas iekļūst sistēmā, tad tas pats stāsts. Viņš tur viss arī paliek tajā radiatorā. Ja salīdzinām tātad čuguna porē no iekšpusi ar metāla iekšpusi, tad divas dažādas lietas pavisam. Un ja arī šeit nonāk kāds netīrums, tas viss tiek izskalots ārā. Un nav pamats viņam nekur aizķerties. Vai arī, ja tīri teorētiski viss, piemēram, mūsu radiators stāv šādi, šeit kaut kur apakšā kaut kas sasēžās, tad ar skalošanu tu diezgan veikli var arī izskalot. Atjaunot jau, protams, var visu, bet vai vērts ņemties, pazaudēt laiku un naudu, lai dabūtu kaut kādu šādu efektu? Ja par to pašu naudu mēs varam iegādāties jau, manuprāt, daudz skaistāku un kopšanas ziņā pateicīgāku
radiatoru. Tu esi sūrs vecs un tev ir mājās čuguna radiatori, tev ir savs metināmais, tev ir savs darba galds, tev ir milšu strūkla un viss pārējais, tad varbūt tās, ka tev ir vērts atjaunot savus čuguna radiators. Bet tiem, kas dzīvo dzīvoklī un nav nekā, tie tiekās pie mums radiatoru nolikt vāku kraftlāgā.